Vai tu zināji, ka pārsniedzot maksimāli atļautu braukšanas ātrumu tikai par 10 km/h, tu saņemsi rupju kļūdu? Šeit mēs apskatīsimies tipiskāko vietu, kur kursanti tomēr iekrīt uz ātrumu, un mēs redzam, tas ir Salu tilts. Un uz Salu tilta tālumā mums šeit ir zīme 70 km/h. Bet kas ir ļoti būtiski, mēs šo ātrumu nedrīkstam uzņemt pirms zīmes. Tad līdz zīmē mēs varam ieskrieties līdz plus 5 km/h un 70 uzņemt tikai tad, kad mēs esam zīmi šķērsojuši. Bet šī nav vienīgā vieta, tā kā uzmanīgi sekojiet līdz ātruma zīmēm, esat pacietīgi, neieskainieties pārāk agri, sagaidat zīmi, šķērsojat un tikai tad uzņemat ātrumu. Un vēl arī ko pieminēšu, neticat līdz galam tam, ko jums kontrola panelī rāda automašīna, kāds tad ir maksimāli atļautais braukšanas ātrums. Jo diezgan bieži tomēr šīs sistēmas kļūdās, nosaka nepareizi maksimāli atļauto braukšanas ātrumu, un ja tu tam noticēsi, tu visai vienkārši vari pieļaut rupju kļūdu eksāmenā.